Tātad ir izsludināta ārkārtas domas sēde šodien saistībā ar vairākiem steidzamiem jautājumiem. Tātad šodien dienas kārtībā ir izsludināti 5 jautājumi. Tātad par dalību projektā zivju resursu pavērošanu Ādažu novada Duņezerā, Mazajā Baltezerā, zivju resursu aizsardzības pasākumu Ādažu novada ūdenstilpēs, par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā un par darba tiesisku attiecību nodibināšanu. Vai ir kādi jautājumi, vai varam balsot par dienas kārtību? Varam balsot. Lūdzu balsot, kurš par dienas kārtību? Vienbalsīgi, paldies. Tātad mums ir kvorums, mēs esam balstiesīgi. Pirmais jautājums par dalību projektā zivju resursu pavērošanu Ādažu novada Duņezerā. Ziņo Artis Brūvers, lūdzu. Jā, labdien. Tā kā mēs pagājušajā gadā šāds jautājums bija veiksmīgi, tika realizēts un apsprināts projekts gan Duņezerā, gan Baltezerā zivju resursu pavērošanai. Šogad arī ir uzsaukums no lada un iesniegšana 28. februārī, tāpēc ir ārkārtas sēde par zivju resursu pavērošanu. Budžetā mums līdzekļi paredzēti tam, un Duņezerā ir runa par līdzfinansējumu 2017. Projektu 2175, kur ir valsts finansējums 1718,25 un pašādības līdzfinansējums 456,75. Lūgums būtu atbalstīt. Ja projekts tiks apstiprināts, protams, tad būs vēl jebko procedūru, tad precizēsies tās summas. Vai deputātiem ir jautājumi? Man ir jautājums, kādu sugu mēs ielaižam? Pagājušajā gadā mēs laidām zandarbu mazojuši, šogad laidīsim līderu mazojuši, jo 2 gadus pēc kārtas neapstiprinās. Paldies. Vai vēl kādi jautājumi? Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu piedalīties Zemkopības ministrijas konkursā Valsts zivju fonda atbalsta programmā zivju resursu pavērošanu un atražošanu publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kuras ejas tiesības piedara valstī, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā. Ar projektu zivju resursu pavērošanu Ādažu novada Duņezerā un iesniegt lauku atbalsta dienestā. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Otrais jautājums par dalību projektā zivju resursu pavērošanu Ādažu novada Mazajā Baltezerā. Te līdzīs kā iepriekšējais, tikai mainās summas un zivju skaits palielinās. Lielās ielaišanas. Te ir projekta apstāšanas izvirzā nodrošināt projektu finansējums 7250 eiro apmērā, no kuriem ir 5727,50 ir valsts zivju fonda atbalsts un 1520,50 ir pašvaldības līdzfinansējums. Šeit arī mēs slēžam iekšā līdzekļus. Vai deputātiem ir jautājumi par zivju laišanu Mazajā Baltezerā? Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu piedalīties zivju resursu pavērošanā Ādažu novada Mazajā Baltezerā lauku atbalsta dienesta projekta ietvaros. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Trešais jautājums par dalību projektā zivju resursu aizsardzības pasākumu Ādažu novada ūdenstilpēs ziņo Oskars Feldmanis. Lūdzu atbalstīt piedalīšanos zivju resursu aizsardzības pasākumos projektā, tādējādi pašvaldības policija varētu iegūt materiālu nodrošinājumu, kas ir 2 termokameras un 1 elektronisko svārstu. Projekta kopējais apjoms ir 7000, kur 90% ir zivju fonda līdzekļi un 10 pašvaldības. Lūdzu atbalstīt. Vai deputātiem ir jautājumi? Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu piedalīties Zemkopības ministrijas konkursā zivju resursu aizsardzības pasākumi un iesniegt projektu lauku atbalsta dienestā. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Skatām jautājumu numur 4 par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā. Ziņo Rīta Kāpa. Tātad es atgādinu, ka mēs iepriekšējā sēdē, domas sēdē izsludinājām pieteikšanos uz vēlēšanu komisijas kandidātiem, jo mums ir apstiprināta vēlēšanu komisija 13 cilvēku sastāvā, bet 1 cilvēka trūkst.
Tad termiņš, līdz kuram varēja pieteikt kandidātus, bija 20. datums. Mēs esam saņēmuši 4 pieteikumus. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts ar 2 variantiem, jo izskanēja tātad iepriekšējā sēdē arī doma, ka varētu vēlēšana komisijas locekļu sastāvu palielināt līdz 15, kas ir maksimums. Tad mēs varētu vēlēt 3 cilvēkus. Ja mēs nolem to, ka sastāvu nepalielina, paliek šie 13 cilvēki, tad no 4 ir jāizvēlē 1, bet tātad jums par katru iesniegto kandidatūru ir jābalso atsevišķi, ir jāsaskaita balsis. Turs, kuram būs visvairāk balsis, tas arī būs ievēlēts, bet jebkurā gadījumā, lai viņš arī tad, ja būtu ievēlēts vai paliktu kā kandidāts, ir tātad jābūt vismaz 50% no jūsu balsīm, lai viņš vispār tiktu apstiprināts. Jo arī tie kandidāti, ja mēs paliksim pie 13 cilvēkiem, teiksim, šie 3, viņi paliks kā rezervis, ja nu gadījumā līdz vēlēšanām kāds no vēlēšana komisijas mazums kādu iemeslu dēļ iziet ārā, tad viņa vietā nāk nākamais cilvēks ar lielāko balsu skaitu. Jautājums, vai jums procedūra ir skaidra? Vai ir jautājums par kandidātiem? Tas sanāk tā, tad mums bija kā viena vakanse, bet ir pieteikti 4 cilvēki. Mums ir iespēja vai nu balsot par šo vienu vakanci, vai paplašināt komisijas sastāvu. Tas nozīmē, ka mums būtu jābūt vienam balsojumam. Jā, pirmam tad balsojumam ir, kad vai nu mēs atstājam sastāvu, vai nu mēs palielinam. Tad nav jābalso. Ir 13, 14 vai 15. Jā, ja paliek 13, tad mēs uzreiz pie personāla. Ja mēs nobalsojam, teiksim, lielāku skaitu, tad nākošajā balsojumā mēs balsojam par visiem 4 kandidātiem. Mēs jebkurā gadījumā balsojam par visiem 4. Un lielāko balsu ieguvēji ieiet iekšā, un tāds ir būt, ka paliek ārā. Tad vai par sastāvu? Vai ir kādi jautājumi par sastāvu? Ja komisija nav lūgusi, tad varbūt viņi nevajag paplašināt komisijas sastāvu. Jā, Tas tos paši 13. Paldies, Niemals Blumīgi. Es atvainojos, varētu kaut kādu CV vai kaut kādu par šiem cilvēkiem mēs nepazīstam. Tas, ja visa informācija, ko es domāju, jums būtu, jūs atvēriet lūdzu atpakaļ lēmumu projektā, tad deputātiem informācija tātad ir, es domāju, ka personas kods un adresi, kur viņi dzīvo, jums nav būtiski. Tātad galā pabrauc uz leju, es ieliku informāciju deputātiem, tātad divas no kandidātiem ir Ādažu brīvās Valdorfas skolas skolotājas, tātad, kuras ir izvirzījusi domas deputāta Karola Davidsona. Viņas abas ir strādājuši vēlēšana komisijā, Bergman ir bijusi komisijas priekšsēdētāja, Bērziņa līguma darbiniece. Otras 2, tātad tās ir viņu norādītie amati, kas ir norakstīti no viņu veidlapām, viņas vēlēšana komisijā nav strādājušas. Pārējās prasības, kas ir nepieciešams, lai persona varētu būt par vēlēšana komisijas locekli, viņa atbilst. Cita informācija viņām nav jāsniedz. Kolēģi, varbūt sadalām to... Es atgādināšu, tātad šī otras 2 izvirzījas zaļā, pareizi saucās, Latvijas zaļā partija. Kolēģi... Kur viņi strādā tikai par autonomu? Tas ir tas, ko viņi raksta savā iesniegumā amatu. Tātad ir auditors, Liena Ginko auditors Labklājības ministrijā, Zane Kubuliņa ir auditors, valdes loceklis firmā VDI Energy, kā arī ir auditors, viņi raksta reģionālās attīstības ministrijā. Bet neviens viņiem nav ticēs no mūsu neko? Nē. Tam nav, tas nav nekāds, cilvēki priekš kam, tas taču ir tehnisks darbs. Ja es atgādinu, tad vēlēšana komisija pirms tam bija uzaicinājusi Agitu Bergmani, jo viņa nepiekristu nākt vēlēšana komisijā, jo viņiem ir problēma ar vēlēšana komisijas priekšsēdētāju. Agita Bergmani mums strādāja par vēlēšanu komisiju. Jā, viņa būtu piekritus tagad, bet viņa varēs strādāt tikai tad, ja jūs viņu apstiprināsiet vēlēšanu komisijas sastāvā. Kolēģi, varbūt daram tāds, sadalām jautājumu 2 daļās pirmo diskusiju, vai mums ir liederīgi paplašināt komisiju
piemēram, 15 locekļiem, kas mums kādreiz sākotnēji arī bijis, bet dažādi iemesli dēļ. Mums bija pārgājām, tātad 13. gadā, kad mēs izsludinājām vēlēšanu komisiju, tad mēs izsludinājām uz 15 cilvēkiem. Tā kā pieteicās tikai 13, mēs arī nolēmām, ka komisija ir 13 locekļu sastāvā un apstiprinājām 13 cilvēkus. Tāpēc mums arī neviens ārpus kandidātu saraksta nepalika. Un tagad, kad mums vairāk nav šo cilvēku, tad mums bija jāizsludina jauns pieteikums. Un, ja kurā gadījumā darba vēlēšana komisija ir daudz, viņi ir spiesti ņemt līguma darbiniekus tajos brīžos, kad ir kaut kāds vēlēšanu. Tad vēlēšana komisija droši vien, es nezinu, kāda viņiem ir stundas likme, bet viņi jebkurā gadījumā, ja viņiem pietrūks no vēlēšana komisijas, viņi uz kaut kādiem noteiktiem darbiem ņem līguma darbiniekus. Ja viņiem būs vairāk vēlēšana komisijas darbinieku, tad viņi attiecīgi ņem mazāk līguma darbinieks. Vienīgi, ka līguma darbiniekiem ir mazāka noteikti likme, jo viņi pārsvarā ir tā, ka līguma darbinieki iesaistās tieši tajā, tajās 3 vai tajās vēlēšana dienās, tieši tad, kad ir tā aktīvā vēlēšana, kad ir vajadzīgs uzraudzīt iecirkni, stāvēt pie durvīm, bet, teiksim, pārējo visu balsu skaitīšanā, un to varbūt, ka viņi arī slēdz līgums arī pie balsu skaitīšanas, ka viņiem ir līguma darbinieki. Es tik smalki jums nemāku pateikt. Jebkurā gadījumā summa šobrīd tāda, kāda ir budžetā apstiprināta, tāda ir. Kolēģi, lai virzietos priekšu, es ierosinu balsot. Tātad mums ir esošais sastāvs 13 cilvēki, es ierosinu balsot sākot no 15, tad ejam uz 14, un ja nē, tad paliek 13. Tātad, ja mēs paplašinām sastāvu, līdz ar to mums tad rodās vai 3 vakances, vai 2 vakances, vai 1 vakance. Šobrīd pēc būtības man būtu jābalso, ka mēs paplašinām vai nepaplašinām? Jā. Ja mēs palēnām uz 15, tad visi automātiski? Nē, viens tāpat. Ja kurā gadījumā mums jābalso par katru vienu? Viens tāpat, jums par katru būs jābalso, un tam, kuram būs vismazāk, tas neiekļūs, viņš paliks kā kandidāts tikai tad, ja kāds no esošā sastāva līdz vēlēšanām izies laukā. Ļoti daudz komentārs, vai vēlēšanas komisija mūsu lūgus palielināt sastāvu? Es, Karol Dāvidsson, tā kā es pazīstu Agitu Bergmanu, viņa ir matemātikas skolotāja, un pirms 4 gadiem laikam... Jā, iepriekšējā sasaukumā. Iepriekšējā reizē viņa bija komisijas vadītāja, bet viņa teica, ka arī tas darbs ir diezgan grūts. Viņš ir grūts, tiešām. Nervus kutinošs, un viņa tā kā negribēja, viņa izstājās no tā. Bet tagad, kad atkal tuvojas vēlēšanas, tad no tiem cilvēkiem, kas bija palikuši, neviens negrib uzņemties to komisijas vadību, jo tas tiešām ir smags, tas ir liela atbildība un diezgan smags darbs. Un tad, tā kā viņai lūdzu, un gandrīz viņa pierunāja, vai viņa nevarētu nākt un to darbu novadīt uz tām vēlēšanām. Līdz ar to, tad viņa, tā kā es drīkst izvirzīt, tad es viņu izvirzīju, jo viņai ir pieredze. To es gribēju teikt. Un viņa teica, ka cilvēku tiešām trūkst un ka esot grūti tikt galā, jo cilvēku skaits apžos ir vēl pieaudzis, un tas viņas viedoklis bija, ka nebūtu slikti, ka vēl būtu kāds cilvēks, kas varētu strādāt. Kolēģi, tad varbūt tas ejam uz priekšu. Tas, ko es esmu dzirdējis. Ir vēl kāds, bija vēl viedokļi? Es varu komentēt tikai kā Karīna Spruda. Jūs runājat, ka 4 gadus atpakaļ Agita Bergmana ir vadītāja, un tāpat mums Adrušu pašvaldība bija viena no pašvaldību, kura vēlēšanas rezultāts, kas iesniedza ir viena no pēdējiem. Tāpēc nav jēgas paplašināt šo komisiju, lai paliek 13 kandidāti. Tas ir mans priekšlikums. Tad jums ir 2 varianti. Tātad iet uz 15 vai palikt 13. Ir arī 14. Vai arī 14, jā. Bet, kolēģi, varbūt tad darām tā, tad balsojam pirmo balsojumu vai paplašinām uz 15. Jā? Tātad lūdzu balsot deputātus, kuri atbalsta vēlēšanu komisijas paplašināšanu 15, līdz 15 locekļu sastāvam. Kurš par? Tagad ir 15. Paplašinām uz 15. Tātad lūdzu personāla balsojumu. Karol Dāvidsson par. Māris Priņģuks par.
Pēteris Balzons par. Juris Antonovs pret. Edmunds Plumīgs pret. Edmunds Šēpers pret. Normons Ziedis pret. Karina Sprūda pret. Paldies, lūdzu rezultātu. 8 par, 5 pret, lēmums pieņemts. Tātad mums ir šobrīd 4 kandidāti un 3 vakances. Jā, un jums ir jābalso par katru kandidātu atsevišķi. Lai kandidāts iekļūtu, ir jābūt vismaz 50% no balsīs nobalsot. Tad, kolēģi, tad sāksim pēc saraksta, kā ir uzvārdi vārdi minēti, balsot pa katru vienu un beigās salīdzinam rezultātu. Tātad lūdzu balsojumu par pirmo kandidātu Agitu Berkmani. Kurš atbalsta apstiprināt par komisijas locekli Agitu Berkmani? Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Jānis Lielās par. Kerola Davidsona par. Valērijas Bulāns par. Ārsts Brūvers par. Pēteris Kultris par. Māris Piņģuks par. Pēteris Balzons par. Juris Antonovs atturas. Edmunds Plumīgs pret. Edmunds Šēpers pret. Normons Ziedis pret. Karina Sprūda pret. 8 par, 4 pret, 1 atturas, lēmums pieņemts. Tātad fiksējam balsis. Lūdzu balsojumu par otro kandidātu Ilzi Bērziņu. Kurš par? Lūdzu balsojumu. Lūdzu personālu balsojumu. Jānis Lielās par. Kerola Davidsona par. Valērijas Bulāns par. Ārsts Brūvers par. Pēteris Kultris par. Māris Piņģuks par. Pēteris Balzons par. Juris Antonovs atturas. Edmunds Plumīgs pret. Edmunds Šēpers pret. Normons Ziedis pret. Karina Sprūda pret. Paldies. Lūdzu rezultātu. 8 par, 4 pret, 1 atturas. Lūdzu balsojumu par trešo kandidātu Zani Kubuliņu. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Jānis Lielās par. Kerola Davidsona par. Valērijas Bulāns par. Ārsts Brūvers par. Pēteris Kultris par. Māris Piņģuks par. Pēteris Balzons par. Juris Antonovs atturas. Edmunds Plumīgs pret. Edmunds Šēpers pret. Normons Ziedis pret. Jūs iebalsosiet trīs. Karina Tik Sprūda cik pret. vajag, Jūs nesapratāt, ko jums teicu. Jums ir jābalso par katru. Es jums paprasīju, mēs skaidru Balsojam komentāru. par katru. Nu kā, nu pietrūks 3 cilvēki, 3 arī jāiet. Arī ir jābalso par pēdējo, es jums vēlreiz teicu. Balsot. Tieši tā. Mums ir vēl vajadzīgs. Tātad lūdzu fiksēt rezultātu. 8 par, 4 pret, 1 atturās. Tātad lūdzu balsojumu par 4. kandidāti Lieni Giņko. Lūdzu balsojumu. Kurš atbalsta Lieni Giņko virzīt par vēlēšanu komisijas locekli? Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Vienbalsīgi pret. Tātad visi pret vai atturās, ja sanāk tā? Kurš pret? 1, 2, lūdzu personālu balsojumu, jā. Jānis Lielās pret. Kerola Davidsona pret. Valērijas Bulāns pret. Ārsts Brūvers pret. Pēteris Kultris pret. Māris Piņģuks atturās. Pēteris Balzons pret. Juris Antonovs atturas. Edmunds Plumīgs pret. Edmunds Šēpers pret. Normons Ziedis par. Karina Sprūda atturas. Lūdzu rezultātu. Tātad pār 1 pret 9 atturās 3. Tātad viņi arī nav iebalsoti par kandidātu, viņi vispār nav iebalsoti arī. Tajā brīdī, ja kāds no vēlēšana komisijas izies ārā, tad jums paliek vienalga komisija 14 locekļu sastāvā vai jāsludina jauns. Tātad šis komisijas loceklis nav iegūs vairāk kā pusi balsu. Jā, viņš arī nepaliek pat kā kandidāts. Komisija tiek paplašināta ar pirmiem 3 kandidātiem, tātad komisija 15 cilvēku sastāvā. Tātad mums ir jāpārklās šos lēmumus. Nē, viss. Jā, paldies. Slēdzam jautājumu. Skatām jautājumu numur 5 par darba tiesisko attiecību nodibināšanu. Ziņo Laila Raiskuma, lūdzu.
Labdien! 15. februārī Ādažu novada domas tika saņemts saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja Valda Ligera iesniegums par viņa darba attiecību pārtraukšanu ar Ādažu novada domu. Tā kā ir nepieciešams nodrošināt uzsākto SID reformu un infrastruktūras investīciju projektus, kā arī jāiekļaujas laika grafikā, lai nekavētu darbus un līguma saistības, un tādējādi mēs savā ziņā tomēr nodrošinām pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, un ņemot vērā līdzinējo pieredzi, SID vadītāja amatam tiek virzīts Artis Brūvers. Artis Brūvers līdz šim ir pāraudzījis šo jomu kā priekšsēdētāja otrais vietnieks. Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Edvins Šepers. Deputāts Edvins Šepers, man pirmais jautājums ir, ka darba likuma 100. panta 1. punkts nosaka, ka 30 dienas iepriekš jāiesniedz iesniegums par aiziešanu. Te nav. Darba likums. Ir 4. punkts un vēl 5. punkts. Kurš tas šeit tika piemērots un kāpēc? Darba likuma 100. panta 4. punktā mēs varam vienoties ar darbinieku par citu aiziešanas periodu, un ir notikusi vienošanās par šo aiziešanas periodu ar 28. februāri. Man jautājums, to es jau pateicu, kāpēc? Kāpēc tā vienošanās, kāpēc tādā steigā, kad nav daudz līgumu noslēgt, kaut kur viss mums ļoti steidzami ir un mums ir vienošanās. Kāpēc šāda vienošanās tika panākta? Darba devējs drīkst. Kāpēc? Jautājums, kāpēc? Es nevaru atbildēt izpildirektoru vietā uz šo jautājumu. Tātad, kolēģi, mums ir saņemta Valda Ligera iesniegums, un ir skaidrs, ka viņam ir darba piedāvājums no ārvalstu kompānijas, un jaunie apstākļi nosaka ātri šo amatu atstāšanu. Jāsaka, mums ir ļoti labi uzsāktas SID reformas, ir ļoti veiksmīgi izveidot šī saimnieciskā brigāde. Mums ir uzsākts Gaujas ielas projekts, tūlīt sāksies Muižas ielas izbūve, bet diemžēl mums nevar palikt situācija, kurā mēs rīkojam konkursus, meklējam vadītājus, un šie projekti paliek bez vadītāju. Atceramies, ka mums arī attīstības daļas vadītāja Karīna Miķelsone ir dekrēta atvaļinājumā, un patiesībā rezervis soliņš nav nemaz garš domē, ņemot vērā, ka vēl ir uz strīpas ļoti daudz citu projektu, kas ir jāuzsāk. Līdz ar to, ņemot vērā to, ka Brūvers faktiski jau ir kurējis šo jomu un pāraudzījis, ka viņam ir pieredze, viņš arī ir pierādījis ļoti labi savas darba kvalitatīvās īpašības, viņš ir izcils sadarbībā ar darbiniekiem, un gala beigās viņš ir arī ādažnieks, kas šajā amatā ir ļoti būtiski, netraucējušies. Tātad, un ir ļoti būtiski, ka tātad SIDS var ātri reaģēt arī ne tikai darbinieks, bet arī brīvdienās uz kaut kādiem signāliem, jo dzīve neapstājās arī brīvdienās. Un šajā kontekstā, teiksim, Brūvers mums būtu ļoti izcila kandidatūra, ja viņš tam piekrīt. Tiesa, tas liek arī Brūverim pārtraukt deputāta mandātu, nolikt deputāta pilnvars. Tātad tā ir arī zināma nērtība un izšķiršanās, bet viennozīmīgi mēs nevaram šai ļoti svarīgai struktūrai palikt ilgstoši bez vadītāja, meklēt, un tas nozīmē, ka ir apdraudēti visi uzsāktie darbi, kā arī citi projekti, kur ir obligāti šī SID iesaista, pat vai skolas celtniecības projekts, ko mēs arī šodien vēlāk diskutēsim. Jo ļoti daudz lēmumi ir arī saistīti ar infrastruktūru, ar uzturēšanu un apsaimniekošanu. Gala beigās atceramies, mēs nesen balsojām decembrī, ka ar 1. aprīlī mēs vēlamies centralizēt visus iestāžu saimniekus, iekļaujot viņus SID-ā, un tas ir diezgan
tā ir liela reforma, kurā tātad mēs centralizējam visu šo resursu, un arī šis projekts ir jānoda līdz galam, proti katram cilvēkam jāzina skaidri viņa amata apraksts, ko viņš darīs ar pirmo savu dienu, un kā tieši funkcionāli mēs pārvaldīsim katru inženieru tehnisko sistēmu skolā vai bērnu dārzā. Šodien vēlāk arī Finanšu komitejā mēs redzēsim, ka iestādēm ir izaicinājumi, jo, kā saka, ēkas nav jaunas, un mums vajag strauji pieņemt lēmumus, mēs nevaram būt tranzīta situācijā. Tādēļ mums nav cita varianta, kā faktiski politiski izšķirties šodien, balsot par Arti Brūveru, vai ir kaut kādi argumenti pret, varam balsot pret, bet mums ir jāpieņem politisks lēmums, jo mums laiks negaida. Ceru, ka es atbildēju izsmeļošu. Paldies, lūdzu, šeit ir otrais. Tas turpinājums tam ir, kad nekas tam netīk pret Brūveru, bet gan pret procedūru. Ja mēs skatāmies mūsu darba atlases kārtības Rādažu novada pašvaldībā 8. punktus, kā ir atsaucis, tur nav rakstīts, ka tas pats ir arī attiecināms uz deputātiem. Tas ir pirmām kārtām. Un otrām kārtām, ja mēs tagad pielīdzinām mūsu šodienas šo izvēli valsts civil dienestu likumam, ja, skatāmies to, tā noteikts vadītājs būtu tā kā ierēdnis, un viņam tā kā prasītos augstākā izglītība, jo darbinieks var būt ar vidējo izglītību, bet nodaļas vadītāji tā kā vajadzētu augstāko izglītību. Paldies. Vēl ir kādi viedokļi? Lūdzu, Karīnas Prūde. Turpinot Karīnas Prūdes, turpinot Šepara viedokli, man arī rodas jautājums tieši uz kandidātam šo amatu Artim Brūverim. Viens no jautājumiem ir, kāda jums ir izglītība, un pēc atbildes es uzdošu otru jautājumu. Lūdzu, vai Artis Brūvers vēlas skaidrot savu izglītību? Man šobrīd vēl vidēja izglītība, bet studēju turīgi 2 gadu pabeigt. Jā, paldies. Lūdzu, otrs jautājums? Jā, un otrs jautājums, tā kā jums ir tikai vidēja izglītība, es tad neprasīšu par individualizācijas veidiem vai tiešām netiešām izmaksām. Kādu pēdējo grāmatu jūs izlasījāt? Kolēģi, lūdzu, pieturamies pie reglamenta. Varbūt vēl parautājies. Jā. Kāda izglītība, tāda jautājuma? Varbūt viņš var pastāstīt par vai deputāts Brūvers vēlas šo jautājumu atbildēt? Nē, mums stādījām, piedodiet, lūpiem jautājumiem par grāmatu lasīšanu. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi, vai varam balsot? Nē, par konkursu, tāpēc mums jau vēlēto konkursu nerīkoja. Kāpēc mēs 2 punkti nav neatbilst? Deputāts. Skaidri un gaiši rakstīts 8.1.2, ja, kad atceļot tamā pašvaldības darbinieki. Un ja nav pašvaldības darbinieki, tad izvēl pretendentu atlases kārtībā. Mēs šī gadījumā ņēmām vērā to, ka deputāts ir arī darba ņēmējs un darba ņēmējs attiecībā pret Ādažu novada domu. Tātad analoģiski viņam varētu piemērot šo 8. punktu. Tur nav rakstīts. Nē, tur tā nav, bet mēs ņēmām kā analoģiju, jo mums ir bijis šāds lēmums jau pirms tam. Mums ir precedents. Pareizi atceros tieši šādā juridiskā procedūrā, pirms 3 gadus atpakaļ koalīcija, kur no manis sēž pa labo roku, tajā laikā balsoja pa Pēters Luku. Mēs neesam kļūdījušies šajā cilvēkā, viņš ir attaisnojis mūsu cerības. Es domāju, ka procedūrā nebija nevainas un arī rezultāti sporta blokā ir izcili. Mums ir jau šāds precedents, vai mēs gribam šobrīd pārskatīt arī vēsturi. Un, ja nemaldos, arī Juris Antonovs kļuva pēc šī paša punkta arī par SID darbinieku, tātad mums ir arī otrs precedents, vai mēs gribam pārskatīt visu vēsturi. Lūdzu, Karīnas Prūde, otrais vai trešais nesāks. Es tikai gribēju komentēt, ka nedrīkst salīdzinot Juriju Antonovu un Pēteris Luku, kuram ir iepriekšējo gadu liela pieredze, citus privātības joma, un viņam ir augstākai izglītība salīdzinot ar Arti Brūveri, kurš tikko apgalvoja, ka viņam ir tikai vidējā izglītība. Paldies, kolēģi. Mums
pulkstens 2 toņi sāks Finanšu komiteja, varbūt es noslēgšu šīs debates. Tātad es atkārtoju vēlreiz, mums ir šobrīd politiski jāpieņem lēmums, vai šajā situācijā, kad iepriekšējais SID vadītājs pārtrauc darba attiecības ar Martu, mēs paliekam atvērtā procesā, SIDam nav vadītājs, nav pagaidu vadītājs, un gribam meklēt labāko kandidātu, kas ir process 1-2 mēnešu garumā. Pie tam ir vēlēšanas, mums visiem ir pilnīgi cits putni galvās, ja? Vai tomēr mēs neatstājam šo ļoti svarīgo funkciju laikā, kad mums ir milzīgi projekti ar Eiropas Savienības finansējumu, ar valsts kases aizņēmumu, un mēs nevaram vienkārši visu šo lielo struktūru, kurā vēl ienāk skolu saimnieki, atstāt bez vadības. Tātad jautājums šobrīd ir jālēm politiski, vai šajos apstākļos mums ir pieļaujams vēl gaidīt. Es pārtraucu debats, es aicinu balsot, jo mums arī laiks spiež jau klātesošie uz nākamo sēdi. Tātad, kolēģi, lūdzu balsojumu. Tātad, kurš atbalsta lēmumu nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Arti Brūveri, pieņemot darbā par saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāju ar 2017. gada 1. martu pie nosacījuma, ka Artis Brūveris līdz 2017. gada 28. februārim ir iesniegts personisko raksturu iesniegumu par savu deputātu pilnvaru nolikšanu. Lūdzu balsojumu, tātad kurš par balsojumā nepiedalās Artis Brūveris? Tā, vēl balsojumā nepiedalās Iris Antonovs. Labi, nepiedalās 2 deputāti. Lūdzu balsojumu, kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Jānis Nevalds par. Eno Dāvusam par. Valērijas Bulāns par. Pēters Kultūrs par. Māris Prindžiks par. Pēteris Balzāns par. Edmunds Punīgs pret. Edmunds Šepers pret. Normans Zviedris pret. Karīna Sprūda pret. Paldies. Lūdzu balsojumu rezultātus. Tā, nepiedalās balsošanā 2, 7 par, 5 pret, lēmums pieņems. Paldies. Ar šo paziņojumu ārkārtas domas sēdi par slēgtu. Visi jautājumi ir izskatīti. Paldies. Tātad es uzlieku